Tev nav man jāfilmē, tev viņi jāfilmē. Tā. Par 3 lietām, kas stāv zāļu skapītī. Tad, kad mums bija vecā ģērbtuve, tas skapīts bija drusku citādāks, tie ar durtiņām, kuras varēja aizslēgt, un tad arī tur bija dažādas lietas, kas palīdzēja dažādās dzīves situācijās, zālītes. Tagad nav, un tāpēc arī nav kur ielikt. Tad te augšā ir tāda maza bibliotēka, visu ārā nevilkšu, tad vairākas čupas ir, bet tāda maza čupiņa ir, tās ir tās izrāžu programmiņas, ideāls zaglis. Un pats labākais tajās programmiņās ir tas, ka tur iekšā ir, protams, arī gan no režisora kāds veltījums un vēstījums, un te ir brīnišķīgs vēstījums no tava mīļākā Āra Inga, jo mēs kopā ar Ingu spēlējām šajā izrādē, Jā, un viņa bija Larisa, un kur ir vēstule no Larisas, un tā ir saglabāta, ko es jums skaļi nelasīšu. Jo tās ir tādas jaukas, mīļas, mazas atmiņas no izrādēm. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, Venecijas tirgotājs, Žurka, skatuve un tajā dienas koncerts Ezeriņš izrāda, kas joprojām vēl iet. Niskavari jaunā saimniece. Dievs, es pats skatos kā brīnumā. Wow! Melnais strasts, tā bija ļoti laba izrāde. Ar Madaru Saldoveru kopā spēlējām Skola, Aukle, Katls, Oligarhs. Es pats visa izrāde Tukšais zieds, kur mēs kopā ar Māju spēlējām, un arī šī izrādē mēs ar Māju kopā spēlējām Onteļa Fočenes. Tas tā kā uz to nopietno pusi, uz to darba pusi, bet tad jau uz to pēc tām nenopietnām lietām, tad jāsaka, ka daudzi tie, kas tā kā ap teātri ir un ir dzirdējuši tādu vārdu kā teātra bohēma, un ka pēc izrādēm tur viss notiek, un šampanietis pludo, un konjaka līst, un austeris, un ikrmaizītes. Jāsaka, ka tas tā vairs nav, un man liekas arī tā, ar austeriem un ikrmaizītēm arī nav bijis, bet kaut kāda zināma veida bohēma ir saglabājusies, un tad man ir tāda bohēmas rīki šeit. Te ir tāda cigāru putlārīte, kur 3 cigārus ielikt. Jo es tā kā man patīk, man var teikt garšo cigāri. Tad ir tāda maza cigāru giljotīna, kur cigāram galu nogriezt. Un tad tāds pudeles korķis ir, liekas vienkārši pudeles korķis, bet ne. Jo tad, kad ir lielas svinības un lielas viesības, tad, protams, attaisa dzirkstošo dzērienu un visu izdzer, un viss normāli. Bet reizēm ir tā, ka gribās 1 vai 2 glāzītes pašam vai kādu kolēģi iedzert. Un tad tā pudele tā paliek, kur tad viss burbuļi izskries ārā. Un tad šie korķi ir riktīgi labi, jo šie korķi ir Jaunzēlandes vienam dzirkstošajam vīnam, un viņš ir daudz lietojams, jo viņam pēc tam var uzlikt šādu te virsū pudelei, aizspiest ciet, un neviens burbulīgs ārā nenāk. Tā mums te iet teātrī, un ne tā vien. Atnāksies uz izrādi, sapratīsiet, kā tur ir ar to teātri.